Pīciņš! Mēs esam pašā epicentrā. Bum, šaka, laka. Dāmas un kungi, man sauc Fiņķis, ikdienā esmu reperis, bet šodien es mēģināšu būt reportieris. Vai tas man izdosies? Ir tikai viens veids, kā to noskaidrot. Lai jums fantastiska diena un tiekamies turpat mēģinājumu telpās. Izskatās, ka visi ir ļoti motivēti un nenormāli priecīgi mūs sagaidīt šeit. No kurienes jūs atbraucāt? No Rīgas. Jūs pat vietējās. Un kā jūs jūtaties? Ļoti labi. Tas vissvarīgākais jautājums, kuri no manām dziesmām jums ir vismīļākā? Ratikas zinātne! Ok, tas paši, tad mēs varam uztaisīt bildi. Okay. Beidzot, mēs esam nonākuši chill zonā. Piesim pie meitenēm, viņas jau pašas māja. Kā sauc jūs deju studiju? Buras. Cik forši. No kurienes jūs esat? Salaspils. Salaspils. Pasveiciniet Salaspili. Pasveiciniet visus Salaspilī. Kā bija, jūs esat gatavs, vai jums ir sajūta, ka vēl vajadzētu pastrādāt pie savu priekšnesumu? Vēl višķīt varētu. Jā. Emocijas. Emocijas. Ok. Ko tas nozīmē emocijās? Tieši smaids? Jā. Man jūsu kolēģis no Buras teica, ka jums ir jāpiestrādā pie emocijām. Man šķiet, ka viss ir kārtībā un jūs esat pietiekami smaidīgs un priecīgs. Jā. Cik daudz mēģinājumu jums vēl ir priekšā? Mums rītdien divi koncerti. Šodien varētu teikt ģenerāla mēģinājums. Bum! Hei! Kā jums iet? Ir ļoti labi. Ir kādas lietas, pie kā konkrēti vajadzētu vēl piestrādāt? Mēs esam pašpārliecināti. Mēs visu lākam. Ok, jūs atbraucāt jau gatavs. Jā. Ko jūs visvairāk sagaidat no koncerta? Emocijas. Emocijas? No citiem emocijas. No skatītājiem? Jā. Pīciņš, cīciņš! No daudziem es dzirdēju par emocijām. Vai ar emocijām jums viss ir kārtībā, vai tomēr nedaudz jāpieliek ir? Ja tev patīk deja un tu sāc vienkārši dejot, tad tu dejosi ar smaidu, un tāpēc tad nav jāpiedomā īsti. Bet ja tev nepatīk deja, tad tu arī nesmaidīsi. Vai jūs esat gatavi koncertam? Jā, esam gatavi, tāpēc, ka ir forši, bet apnīk tas, ka visu laiku treniņi. Tiešām tik daudz treniņu? Jā. Jums, kas ir vissarežģītākā daļa tieši gatavojoties deju koncertam? Gan jau, ka tie apģērbi un atcerēties visus zīmējumus, saprast, kur jāiet. Ok. Vai bieži sanāk aizmirst? Jā, diezgan. Jā? Tev bieži sanāk? Jā. 3, 2, 1. Pīciņš! Būtu nenormāli forši, ja jūs man iemācītu kādu deju soli. Klasika. Man kā nedejotājiem katrs ir absolūts izaicinājums. Sākam. Un šis nav. Šī nav rāķēšanas zinātne. Piemācīs man deju soli. Ok. Mums ir vaļā. Vaļā? Jā, radziņi. Jā. Ok. Tas arī viss? Jā. Uzsēj. Sāna. Šik, šak, šok. Ok. Jā, nice. Burvīgi. Bum šakalāga. Paldies! Gorīgi sakot, izejot ātri šeit cauri, es jau esmu paspējis mēģināt iemācīties 2 deju soļus. Es domāju, ka nedēļas laikā, darbojoties kā reportieris, es būšu iemācījies gana daudz.